kārtīgā braucienā mopēdu standartu vērtējumā. Pirmajā vietā tiešām ir Ainārs Karro ar 100. numuru. Otrajā vietā Renārs Karro ar 91. numuru un trešajā vietā Normunds Eglītis ar 343. Ceturtajā vietā Normunds Gradzens ar 313. un piektajā vietā Rojs Gradzens ar 213. bet sešnieku noslēdz Amurs Surkins ar 25. numuru. Dāmas ar mums ir Paula Valpētere 81. numuru, Laura Gradzens ar 333. numuru. Un mums ir arī tā rozā Laura Skurule ar 11. numuru. Igauņi ir Sigmārs Amernagis, starptautisks pasākums, ko sauc par zelta mopēdu trasēm. Nu, ko jāstum arī motiņi. Nevienmēr viņi nes jāsniegt. Un reiz ir jāsniekam arī jāstum šis mopēds ir. Un lūk, pirmie apļi ir veikti, kārtīgi uzminām, lai būtu jauda tiem mopēdiem, kurajā vietā tad ir Mairis Levans. Tūlīt apskatīsimies, vai tiešām ir mums sarakstā Mairis Levans. 35 dalībnieki pagaidām ir veikuši vismaz vienu apli. Nav Mairis Levans, nē, tā ir bijusi kļūda, laikam informācija. Nu, pagaidām nav Mairis Levans sacensību organizators sarakstā, ko es redzu monitorā, vismaz pagaidām nav man, jā. Bet brauciens turpinās līdzjutēji sajūsmā, lec uz augšu mājā rokām, bļauj pilnā balsī. Viņi ir apmāti ar šo skatu, kas ir trasē īstā motokrosā. Lūk, īstais motokross ir stāda ekipējumā, kā pat MX1 braucēji Siekalas var tecēt 44. numurs, tas mums ir Pēteris Kubuliņš. Jā, nopietni ir gatavojies šīm sacensībām. Arī apes braucējs Pēteris Kubuliņš ar 44. numuru. Ainārs Karro tikmēr augstasinīgi ir vadībā ar 100. starta numuru. Kāpēc līdzjutēji visu laiku neaplaudē, to es nesaprotu, bet mēs esam tādā vēsturiskā fakta priekšā, ka Latvijai zelta mopēda sacensības vaidā kausa ietveros. Nu, nekur citur mēs tādu neredzēsim. Ar to ape izceļas no visiem pārējām pilsētām motokrosu, kur notiek. Un iespaidīgs arī ir Vācu ģenerālis ar 17. numuru. Vācu ģenerālis, ja palicis vēl no Permonta laikiem Latvijā ar pilnā ekipējumā 17. numurs. Tūlīt paskatīsies, kas tas mums ir par paronu. 17. numurs, no pirmajos 25 ko es viņu neredzu. 17. numuru. Protams, gadi arī, kad tas Permonts bija Latvijā, tas bija tik sen. Un 17. numuram vārtā no transportiem. Viņš ir laikam pēdējā vietā Vācu barons. Pilnā Vācu uniformā. Es nezinu, kas viņš tur ir. Fon Krīglers vai Fon Auzenbachs un tam līdzīgi, bet lūk 17. numurs pilnā ģenerāļa ekipējumā veids kārtēju apli ar 17. numuru. Par pirmo trīnieku runājot, pirmajā trīniekā Ainārs Karro ar 100. numuru, otrajā vietā Renārs Karro ar 91. Trešajā vietu pakāpies Igors Duks ar 18. numuru, un 4. vietā 343. numurs. 343. numurs, un tas ir Normunds Eglītis, bet 5. vietā Normunds Gradzens. Cienījamie līdzjutēji ir vērts ovācijām, jo pirmais trīnieks ir visi trīs apes sportisti. Lūk, sava trasē, entajos treniņos atklāsāt šī trase tagad. Kaize! Nemies neko, vecais vālējs! Lūk, trases saimnieks un sacensību organizātoru Mairi Levanu laikam ir piemeklējusi tehniska kļūme. Ar visu grābekli, kā jau saimniekam pienākas, Latvijas izlases